Cik tev bieži ikdienā nākās saskarties ar tādiem pacientiem, kur ir ienākuši kabinetā jau ar savu diagnozi, jo viņi pirms tam ir apspriedušies ar ChatGPT? Cilvēkam ir jāmeklē sava vieta pasaulē, kur mēs esam lielā mērā radījuši. Kā mākslīgais intelekts ietekmēs tieši medicīnu? Es viņas izmantoju gan kā cilvēku ārstu, gan kā veterinārā ārstu, un līdz šim viņš ir bijis pilnīgi precīzi. Ir beigusies, jo pasaulē vairs nevalda gudri cilvēki. Kā uz mākslīgā intelekta ienākšanu no veselības aprūpē reaģē jūs kolēģi, ārsti, profesionāļi? Pagaidām mums ir nepieciešama medicīnā ne tikai informācija, ne tikai fakti, bet arī šī sadarbība ar ārstu. Tas apdraud ļoti daudz profesijas, tā skaitā ārstu profesijas. Šis nav tas gadījums, kurā es drīkstētu un būtu ieteicams konsultēties ar ChatGPT. Mākslīgā intelekta rīki var kļūdīties, bet ārsti arī var kļūdīties un kļūdās. Un kā vēl? Mākslīgais intelekts medicīnā ienāk ar ātrumu, kas pirms pāris gadiem šķit vēl neticams. Vēl vakar tā bija nākotnes vīzija, bet šodien tā ir realitāte slimnīcās, klinikās un pat mūsu kabatā. No algoritmiem, kas sekundžu laikā spēj analizēt medicīniskus attēlus, līdz viedierīcēm, kas ikdienā palīdz uzraudzīt mūsu veselības stāvokli. Mākslīgais intelekts kļūst par ārstēšanas procesa sastāvdaļu un par pacienta ikdienu. Arvien vairāk cilvēku vaicā ChatGPT un citām mākslīgā intelekta platformām par saviem simptomiem, vaicā medicīniskus padomus un daži pat mēģina pašārstēties. Vai mākslīgais intelekts ir nākotnes medicīnas solis uz priekšu, vai arī riskanta spēle ar savu veselību? Šodien mēs runāsim par medicīnas tehnoloģijām, kas palīdz ārstiem, un par mākslīgo intelektu, kas maina pacienta uzvedību. Pie manas studijā, otrajā podkāstu sērijā, ir Veselības centra 4 ģimenes ārste dr. Eva Mareino un Veselības centra 4 valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds. Esiet sveicināti! Sveiki. Šodien runāsim par ļoti aktuālu tēmu, un mans pirmais jautājums būs adresēts jums abiem. Vai jūs esat kādreiz izmantojuši mākslīgo intelektu, lai pārbaudītu diagnozi vai ārstēšanas plānu, nevis tāpēc, ka jūs nezinātu atbildi, bet tāpēc, lai pārliecinātos, cik precīzi atbild mākslīgais intelekts, vai arī pārliecinātos, vai jūsu viedoklis sakrīt ar mākslīgā intelekta viedokli? Eva? Jā, protams, es to izmantoju. Informācijas apjoms, kas visu laiku parādās veselības aprūpē, jauni pētījumi, mainās vadlīnijas, bieži vien ārstam nav iespējams izsekot tam visam līdzi. Tādēļ es to izmantoju kā tādu palīglīdzekli, lai saprastu, varbūt ir kāda jauna informācija, ko es neesmu ņēmusi vērā, varbūt esmu kaut ko palaidis garām. Tas ir tāds veids, kā pajautāt padomu kolēģim, tikai kolēģi vietā mums ir mākslīgais intelekts. Taču ir jāņem vērā, ka mākslīgais intelekts kļūdās, tādēļ ir jāspēj pašam analizēt, cik šī atbilde būs pareiza un liederīga. Paldies, Māri. Vai arī tu esi pārbaudījis, ko doktors tev ir nozīmējis? Labi, es laimīgā kārtā vairs nepraktizēju, tā kā es vairs neesmu ārsts pozīcijās kā pacients. Es to pats neesmu darījis, bet es esmu runājis ar daudziem pacientiem, un es zinu, ka īpaši tie pacienti, kas sanāk, mēģināja iegūt otru viedokli, ko savukārt ārsti ļoti bieži uzņem sāpīgi. Ja, mēs tam neesam gatavi. Liela daļa viņiem izmanto mākslīgā intelekta rīkus, lai ārstus mazliet eksaminētu gan pirms vizītes, gan arī pēc vizītes. Un pat ir tādi gudrinieki, kas vairākus rīkus konfrontē, ja, viņi arī mākslīgā intelekta rīks, pat cik viņi dažādi arī ir mēģinājuši konfrontēt. Un tādā veidā tā ir absolūta realitāte. Tā ir arī konkurence, neapšaubām. Un, jā, mākslīgā intelekta rīki var kļūdīties, bet ārsti arī var kļūdīties un kļūdās. Un kā vēl. Tā kā es domāju, ka iespēja ir simbiozē. Es domāju, ka gudrs ārsts pilnīgi noteikti šobrīd, es ceru, ka lieto vai lietos, jā, lai tas palīdzētu viņam nekļūdīties. Un lai tas viņam arī palīdzētu sagatavoties jau daudz nopietnākam dialogam ar trenētu pacientu. Jā, paldies, tā ir realitāte. Eva, cik tev bieži ikdienā nākās saskarties ar tādiem pacientiem, kur ir ienākuši kabinetā jau ar savu diagnozi, jo viņi pirms tam ir apspriedušies ar ChatGPT vai ar kādu citu mākslīgā intelekta platformu?
Es teiktu, arvien biežāk. Agrāk tie bija vienkārši pacienti, kas lasīja informāciju internetā, tikko viņiem sāk sāpēt galva, viņi izlasa, ka viņiem ir smadzeņu audzējs un tā tālāk. Tagad tas, protams, ir advancētāk. Viņi nevis vienkārši meklē informāciju internetā, bet jautā ChatGPT, piemēram, un jau nāk ar detalizētākiem datiem. Un es teiktu, no vienas puses tas ir labi, jo iespējams šim pacientam jau būs, viņš jau būs sagatavojies vairāk, viņš sapratīs, ko ārsts no viņa sagaida. Viņš varēs labāk pastāstīt par savu veselības stāvokli, bet no otras puses, kad cilvēks atnāk un saka, man ir tāda un tāda diagnoze, jo ChatGPT man pateica, un es jau uzsāku lietot 20 dažādu uzturu bagātinātājus, tā kā man to rekomendē, tad jau ir grūtāk strādāt, jo man jau ir jāsāk pārliecināt, ka varbūt mans viedoklis tomēr atšķirsies no tā, ko viņam ieteica mākslīgais intelekts, jo tas varbūt nebūs tas padoms, iespējams, vai diagnoze nebūs individuāli piemērot šim pacientam. Reizēm varbūt pat ir grūti argumentēt, ka jums jāliek savu argumentu pretī ChatGPT sniegtajām atbildēm, ka pacients var sākt testēt jūsu zināšanas konsultācijas laikā. Jā, ārsti arī nevar visu zināt. Protams, mēs nevaram sacensties ar mākslīgo intelektu zināšanu apjomā. Un vēl šeit ir problēma tāda, ka bieži vien mākslīgais intelekts teiks cilvēkam to, ko viņš gribēs dzirdēt. Ja, piemēram, cilvēks saka, iesaki man alternatīvās medicīnas veidus, kā cīnīties pret vēzi vai kaut kādas nepārbaudītas metodes, kas tomēr varētu strādāt, tad mākslīgais intelekts arī atbildēs uz šiem jautājumiem. Un bieži vien tas varbūt arī bīstami. Un ja cilvēks jau ir noskaņots uz to, tad te var nākties pastrīdēties. Jā, tur ir tās bīstamās lomu spēles, jo pirmkārt ir svarīgi, kādi ir šie mākslīgā intelekta platformu varianti un kādi ir tie vaicājumi. Skaidrs, ka tu vari uzdot vaicājumu tā, lai saņemtu atbildi tādu, kādu tu vēlēs patiesībā dzirdēt. Es gribētu, lai jūs iedodat kādus praktiskus padomus, kā varbūt nekļūdīties vai nenonākt kaut kādos maldos, no kā būtu jāuzmanās, ko jūs varbūt esat dzirdējuši, atrodoties veselības aprūpes sistēmas epicentrā? Tas, kas tagad notiek, tā ir skarba realitāte. Un skarba varbūt tādā nozīmē, ka ārstniecības personām ir parādījies jaudīgs konkurents, kuram nav gandrīz nekā no cilvēciskām vājībām, kurš nenogurst, kurš strādā 24/7, kuram nav, nedraud vecuma demens, kuram nesāp galva, kurš nav atnācis pēc nakts dežūras un kurš ir bezkaislīgs, kurš pilnīgi noteikti spēj daudz jaudīgāk un precīzāk apstrādāt lielu informācijas daudzumu, savietot to un veidot kaut kāds personalizēts risinājums. Kas varētu pietrūkt tas, kas ir ārstiem un kas veidojas ar gadiem, tas ir, ko sauc par intuīciju. Tas ir kaut kāds, varbūt cilvēkam pagaidām vēl piemītošs sastais prāts, bet tā ideālā kombinācija vēlreiz šobrīd ir tas, ko es tikko saucu par simbiozi vai kaut kādu kopdarbību. Ja, tas būtu tas, kas būtu jādara. Vienlaicīgi mēs arī zinām, ka tas, kas notiek, tas apdraud ļoti daudz profesijas, tā skaitā ārstu profesijas. Un tur jau ir arī pirmās prognozes par to, ka pirmie varētu krist radiologi, pēc tam varētu krist tie ārsti speciālisti, kur pārsvarā nodarbojas ar konsultatīvo darbību. Mazāk apdraudēti tie, kas veic kaut kādas manipulācijas vai operācijas, kur pagaidām ir roka darbs, bet arī tur nāk virsū robotizācija, kas ir cieši saistīta ar mākslīgā intelekta vadības iespējām. Tā kā tāds ir laiks, un mums ir šobrīd visai cilvēcei ir iespēja. Vai mēs kāpjam vilcienā un mēģinām braukt vienā vagonā, vai mūs izmetīs no vilcienā ārā. Tas, kas šobrīd notiek, tam varbūt arī globāls sekas, un viss tāds filmas es vien paņēmu līdzi, kas tā saucās mākslīgais intelekts. Jā, pareizi, tā filma bija. Jā, tā ir. Jā, kādu laiku atpakaļ, tad pat prātā nebija. Jā. Bet šādu filmu scenāriju viņi visi kaut kādā mērā sāk piepildīties. Ja. Tā tas ir. Šī filma radīja, es joprojām varu godīgi pateikt, tā ir filma, kas man izraisīja vislielākās emocijas, kāds vispār ir bijušas, skatoties kinodarbus. Un raudāja pilnīgi visu zāli filmu beigās. Visa zāle skaļi raudāja. Un ziniet, par ko raudāja? Ja? Visi 2 stundu laikā bija iemīlējuši robotu. Visa zāle, visi cilvēki bija iemīlējuši robotu,
ja, kurš tā kā cīnījās pret cilvēku izraisīt netaisnību, kurš mīlēja mammu. Mamma gan bija īsta. Ja. Robots, kurš mīlēja mammu. Un tas parāda vēl vienu fenomenu. Ja. Cik mēs īstenībā saplūstam, mēs, bioloģiskas būtnes, šobrīd pilnībā saplūstam ar mākslīgo, ko mēs esam paši radījuši. Nu, labi, es aizēju citā dimensijā. Labi, starp citu, šis ir perfekts tilts uz to, ko es jums tūlīt vēlos piedāvāt. Jo man bija iespēja aprunāties ar Jānu Sārtu, kas ir NATO strateģiskās komunikācijas izcīlības centra direktors. Un tas, ko Mārta tikko stāstīja, tu dzirdēsi viņa stāstā atsaucas uz to. Un es domāju, ka saruna ar Jāni Sārtu mums pēc tam raisīs daudz ļoti interesantas diskusijas. Labdien! Priecājos, ka jūs esat atradis laiku šodien pievienoties mūsu otrajai podcastu sērijai par mākslīgo intelektu. Es droši vien tā arī uzreiz jums uzbrukšu ar jautājumu. Kā darbojas mākslīgais intelekts? Kā darbojas mākslīgais intelekts? Mākslīgais intelekts ir mēģinājums, vismaz daļa no tā, ko mēs šobrīd iedarbojamies, ir lielie valodas modeļi balstās mēģinājumā izmantot tās zināšanas, kādā veidā mūsu smadzenes darbojās un veidot līdzīgus procesus šajā te datorvidē. Un principā tie saucās neironu tīkli, viņi ir balstīti tādos pašos procesos, kā mēs saprotam, kas notiek cilvēku smadzenēs. Un tieši šie modeļi ir tie, kas ir pamatā tā saucamiem lieliem valodas modeļiem, jeb ģeneratīvajiem modeļiem. Bet interesantā atbilde ir gluži kā par cilvēku smadzenēm. Mums nav līdz galām pilnas skaidrības arī par šiem mākslīgā intelekta ļoti attīstītiem modeļiem. Mums nav līdz galām skaidrības, kā viņi nonāk līdz tam rezultātam, kādu mēs redzam. Mēs zinām, ko mēs esam iedevuši iekšā, mēs zinām, kā mēs mācām. Lūk, es esmu runājis arī ar tiem cilvēkiem, kas veido šos te visattīstītākos modeļus. Viņiem pašiem bieži vien ir zināms pārsteigums, ko gala beigās tie modeļi var vai nevar izdarīt. Un tas ir tas paradoks, ka mēs attīstam un veidojam to mākslīgo intelektu vienlaicīgi tikai zināmā apmērā saprotot, kas tad tur apakšā notiek zem tā vārciņa. Šo klausoties, šķiet, ka tā var slēpties arī neliela bīstamība, ka mēs nezinām īsti, kā tas darbojās. Un jūs kādā intervijā teicāt, ka mākslīgais intelekts ir jaudīgāks par kodola enerģiju. Varbūt jūs varat vairāk izstāstīt, kāpēc jūs tā teicāt, jo jūs, manuprāt, tikko jau to mazliet ieskicējāt. Kā? Vēsturiski cilvēcei mēs esam vienmēr izveidojuši dažādas tehnoloģijas un inovācijas, kas ir rīki. Viņi var palīdzēt kaut ko izdarīt vieglāk, kaut kādu enerģiju, kā kodola enerģija var radīt. Mākslīgais intelekts, mirklī, ka viņš sāk spēt, vismaz šobrīd zināmā līmenī imitēt šo te domāšanas procesu, bet potenciāli ar laiku kļūt jaudīgākam par to, kas notiek mūsu galvās. Šī ir pilnīgi jauna lapspuse cilvēces vēsturē, un kā tehnoloģija viņi ir ārkārtīgi jaudīga un piedāvā ļoti lielu varu. Un daudzās un dažādās jomās, un gluži kā kodola enerģija, kuru var izmantot gan ļoti lētas, salīdzinoši tīras enerģijas radīšanā no vienas puses un var uztaisīt no viņas kodolbumbu. Tieši tāpatās šis te mākslīgais intelekts, tikai mākslīgais intelekts būs ietekmīgs ļoti daudzās no cilvēces sfērām. Un es domāju, mēs bieži vien šobrīd pat nespējam prognozēt, cik ļoti un kurās. Bet vienu mēs zinām, medicīnā viņš noteikti būs, pareizāk sakot, tas būs ļoti, ļoti ievērojumu revolūciju radošs. Kā tiek aizsargāti, piemēram, cilvēku dati? Ja es ChatGPT ievadu kādus savus analīžu rezultātus vai citu personīgu informāciju, tas ir ļoti sensitīvi. Cik es varu būt droši par to, ka tie nenoplūdīs tur, kur tiem nav jānonāk?
Pārāk daudz nē. Tātad pirmais, runājot ar ChatGPT vai Google, Gemini vai kādu no citiem šiem te modeļiem, principā jārēķinās, ka tie dati nonāk tajos tīklos un mākoņos, kur tad šis te domāšanas process notiek, un tie dati noteikti nonāk to kompāniju īpašumā. Jā. Protams, tas ir viens maziņš piliens milzīgā datu jūrā, bet, protams, viņi noteikti tālāk izmantos to savu sistēmu apmācībai. Cik lielā mērā to varēs pēc tam personalizēt iepratim konkrētam cilvēkam, šobrīd to nevaru, mēs neesam redzējuši, ka tas tā tiek darīts. Bet skaidrs, ka tas ir, teiksim tā, kā Facebookā ieliekot datus, jūs ziniet, tas nonāk Facebooka rīcībā un viņš tiek izmantots, bet atšķirībā varbūt no Facebooka, kur šie dati tiek izmantoti, lai mērķētu pa mūsu uzmanību vai pa mūsu iepirkšanās izvēlēm, tad šie dati šajās kompānijās, kas attīst mākslīgo intelektu, pamatā tiek izmantot, lai mācītu nākamās modeļus, nākamās paudzes mākslīgos intelektus. Tā kā, nav, varbūt es pat teiktu, tik bīstam tā datu izmantošana, kā mēs to reizēm redzam tajā pašā Facebookā. Aha, skaidrs. Jāni, bet vai jūs varat atzīties, vai jūs pats esat izmantojis mākslīgo intelektu kādiem saviem medicīniskiem jautājumiem? Protams, man patīk pārbaudīt, un jāsaka tā, pirmais, es viņu neizmantoju kā vienīgu autoritāti, es joprojām uzskatu, ka aiziet pie ārstiem ir būtiski, bet jāsaka tā, es viņas izmantoju gan kā cilvēka ārstu, gan kā veterinārā ārstu, un līdz šim viņš ir bijis pilnīgi precīzi iepratim tam, ko pēc tam pasaka tādi kvalificēti speciālisti, kas, manuprāt, ir tā pluslieta, ka viņš atrod laiku un iespēju tev izskaidrot ļoti detalizēti, vai kaut kādas tur analīzes vai kaut kādas situācijas, kur mēs zinām, tādam klasiskam ārstam tā laika nav. Tā kā, jā, es to daru. Es uzskatu, ka tur jābūt nedaudz piesardzīgam, tu nevari pilnībā uz viņu paļauties šobrīd, un jāsaprot, kādā veidā uzdot to jautājumu un kurā modelī to prasīt. Es iesaku ļoti izteikti paļauties uz domājošiem modeļiem, nevis tiem, kas ļoti ātri reaģē un jo vairāk tu maksā par modeli, jo tomēr kvalitīvāks tas rezultāts, bet jāsaka tā, ne tikai šajā jomā, es domāju, viņš ir manā pieredzē bijis diezgan precīzs. Ne 100%, viņi halucinē, protams, bet, jā, esmu. Kas ir tie domājošie modeļi, kurus jūs ieteiktu? Teiksim tā, ir vesela plejāde ar dažādiem modeļiem. Es kaut kā esmu ieradzis, un man liekas, lielākā daļa joprojām izmanto ChatGPT. Tagad ir 5. modelis, bet tur jāmāk viņam, es, piemēram, pasaku, domā kārtīgi, think hard, un tad es dabūnu to rezultātu, kā es gribu. Manuprāt, ļoti vērtīgs modelis, ko ir vērts izmantot, ir Google Notebook LM, kurš strādā tā, ka jums jāiedod tie dati, un balstoties uz tiem datiem, viņš var uztaisīt jums specifisku. Un, piemēram, un tas nekolucionē. Tātad, ja gribat kaut kādas slimības vēstures un tā tālāk, un visas detaļas atsaukt, jebkurā mirklī, tas ir tiešām labs modelis. Savukārt, no tādas halucinēšanas, un ja jūs gribat kaut kādu savu aplikāciju radīt uz to, modeļu pamata, tad varbūt es teiktu Claude, kas ir Anthropic modelis, varbūt, manuprāt, ir šobrīd labs. Es varbūt neieteiktu izmantot Ķīnas modeļus, no pārsteigums es pārstāvu NATO perspektīvu, bet šeit es teiktu, tā datu drošība ir varbūt vēl zemāka nekā ir citos modeļos. Ok, paldies. Varbūt ir vēl kāds svarīgs ieteikums, kā pareizāk lietot mākslīgo intelektu, formulēt šos te jautājumus. Jūs jau tikko arī kādas padomas devāt, bet varbūt ir vēl kaut kas, kas būtu vērtīgs zināt mūsu klausītājiem.
Tie parametri mainās, bet tā saucamā lomu spēle ir diezgan klasisks veids, kā tu vari likt tam modelim domāt specifiskā veidā. Tātad pateikt, tu tagad esi tāds un tāds ārsts, un pat nospecializēt, un tas ievērojam tomēr atbildes kvalitāti. Kā arī tā ļoti precīzi un specifiski pateikt, kas ir tie parametri, kas jūs interesē. Jo plašāk tāds tas saucamais vaicājums, jo tāda neskaidrāka atbilde tur vajag diezgan precīzi, ja saliek, arī daudz kvalitatīvāk rezultāti. Un ir cilvēki, kas bieži vien pat apmāca uz saviem datiem tos modeļus, un es īstenībā paredzu, ka kādu gadu, 2 laikā mēs varēsim visi dabūt savu personīgo modeli kaut kādā savā datorā, tie, kas prasīs. Un tad pavisam nebūs jāuztraucās par savu medicīnisko datu drošību. Tad mēs paši būsim tajā atbildības vietā, kur cik droši būs mūsu dators, tik arī droši būs mūsu dati. Vai ir kaut kas tāds, ko jūs noteikti neieteiktu darīt vai vaicāt mākslīgā intelekta sakarā? Ir vairākas lietas, kas varbūt ir bīstamas. Pirmais, pilnīga uzticība tam, ko saka mākslīgais intelekts. Vienmēr vajag atcerēties, ka kā kurš modelis, bet tur ir tā halucinācijas iespēja. Līdz ar to, ja kaut kādas nopietnākas rīcības, pārbaudiet, pārbaudiet, cross-checkojiet, dažādos veidos. Tur tie domājoši iedod arī avotus saviem, secinājumiem, varbūt iziet caur tiem avotiem un tā. Tas ir viens. Otrs, ziniet, tā varbūt neparasti, bet nepaļaujieties emocijām. Ir arvien spēcīgāka tendence pēdējā laikā, kur cilvēki sāk izjust izteiktu pieķeršanos šiem modeļiem, līdz pat tam, ka, tā teikt, iekrīt mīlestības valgos ar šo te mākslīgo intelektu, un kas, manuprāt, ir diezgan bīstams ceļš, bet zinātniski mēs redzam, ka mūsu smadzenes ir diezgan viegli ievainojams, ja tos mākslīgos intelektus pārāk šādā virzienā sāk izmantot. Tāpēc es teiktu, tas ir vēl viens, un es ieteiktu vienmēr pačekot, kas stāv aiz muguras tam modelim, ko jūs izmantojat. Kā es teicu, es neesmu varbūt sajūsmā arī par tiem rietumu modeļiem, bet es teiktu, Ķīnas, Krievijas modeļus, tas būtu noteikti ilgtermiņā neieteicami izmantot, vai tas ir personīgi, vai tas ir biznesa vajadzībās. Tas ir, manuprāt, diezgan riskants pasākums. Interesanti saruna, vai ne? Eva, kādas tev radās pārdomas noklausoties sarunu ar Jānu Sārtu? Man liekas ļoti interesanti tas, ka speciālisti, kas trenē mākslīgo intelektu, paši bieži vien nesaprot, kā tiek sasniegti kaut kādi rezultāti, kaut kādas atbildes. Tas ir tā mazliet biedējoši, un tas liek aizdomāties par to, cik daudz mēs varam vispār kontrolēt kaut ko šai pasaulē. Māri, kādas tavas pārdomas? Tu izveido šo tiltu uz sarunu un tagad atpakaļ atgriezeniskā saite. Cilvēci šobrīd vēlreiz apdraud 3 lietas. Karš, kas jau notiek, klimata pārmaiņas, kas arī notiek pilnā sparā. Un mēs šos arī izbaudām to lielā mērā. Un 3. ir mākslīgais intelekts, vai šo faktoru kombinācija, protams. Un šeit tā sajūta ir tāda, ka tas vēl ir liels jautājums, cik liela būs iegūmi un cik liela var būt draudi vai kaut kāds slikti notikumi, kas ir saistīti vēlreiz ar šāda rīka vētrēnu attīstību, iespējamu pašattīstību un nokļūšanu sliktās rokās. Viņš jau ir sliktās rokās. Un ticiet man, šobrīd ne tikai cilvēks tā kā pozitīvo progresu virzošie spēki to izmanto, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un dot mums kaut kādas jaunas iespējas, bet arī visa ļaundara armija,
kur ir milzīgi, ar kuriem mēs sastopamies ikdienā, kur mums starp citu zvanu un sūta viltus ziņas jau šobrīd, ja? Vai kaut kā savādāk izmanto mūsu datus. Tad arī viņi to visu dara. Arī viņi gatavojās, un viņi gatavos ar ļauno plānu. Vai to var apturēt? Praktiski nē. Tam var pielāgoties, par to zināt. Daži brīdinājumi izskanēja, un paldies Jānim Sārtam par to. Viņš jau tādā ļoti maigā formā pateica. Ja, varēja pateikt skarbāk, jo cilvēki ir sadalīsies. Pasaulē ir jauna ļaunuma asa, mēs zinām, kur tie ir. Ja. Tie ir pustraki diktatori ar savu zombiju armiju, kāds ir Ziemeļkorejā. Tie ir prātā jukuši islāma fundamentālisti, kas ir gatavi uzlēst augšā visu pasauli. Un aiz viņiem stāv gudrā tehnoloģijas attīstītā Ķīna, kurai tas viss patīk un kur visu to veicina, jo arī viņai ir savu plānu. Un, patiesības mirklis ir klāt. Cilvēkam atkal ir jāmeklē savu vietu uz zemes. Cilvēkam ir jāmeklē sava vieta pasaulē, kur mēs esam lielā mērā radījuši. Un mums tagad ir šis elements. Tā kā tur var būt gan pozitīvi, gan negatīvi scenāriji, kas liek aizdomāties un iespringt. Un es esmu lasījis arī kaut kāds prognozes. Un šie prognožu devēji runā par momentu, kad vēl var izraut štepseli. Ir kaut kādas robežas, kad mākslīgā intelekta rīki aizies savu attīstībā līdz kaut kādām zināmām robežām. Un ja viņi pāries tās robežas, tad tā nosacīt, ka var izraut štepseli, ka var to kaut kā apturēt. Ja viņam tiks pāri, tad tālāk process kļūst neapturam. Bet pat tiem, kam ir šī kritiskā domāšana, ir ļoti grūti orientēties, kas ir īsta informācija un kas nav. Tu nesen pats biji kritis par upuru mākslīgā intelekta uzbrukumam. Varbūt tu vari nokomentēt, cik viņš ir vienā daļā bija smieklīgi un otrā pusē nē, pastāst. Gadījumā redzat kaut kur tīmeklī, it kā mani, kas manā balsī stāsta par brīnumzālēm, par kaut kādu smērīti, kur uzsmērē uz muguras un var lekt laukā no invalīda krēsla un vest pagājušu kruķus un nav vairs jāt pie ārstiem, vai kaut kādu pilienu, ko iepilna acī un visi tur aklie kļūst redzīgi un tam līdzīgi. Ticat man, tas it kā esmu es, bet tas neesmu es, kas to dara. Šokējoši notikumi satricinājuši medicīnas sabiedrību un izraisījuši plašas diskusijas sociālajos tīklos. Dr. Māris Rēvalds, ārsts, kurš nesen prezentēja inovatīvu redzes atjaunošanas līdzekli, tika pamanīts lidojuma no kādas Rīgas debesskrāpja jumta. Pēc sākotnējās informācijas vīrietis neizturēja farmācijas korporācijas spiedienu, kuras uzsāka tiesvedības un administratīvas vajāšanas pēc tam, kad viņa produkts strauji ieguva popularitāti visā Eiropā, iztiežot no tirgus dārgus pilienus, brilles un lāzeru procedūras. Pirms traģēdijas Dr. Māris Rēvalds atstāja video vēstījumu, kuru mēs publicējam ar viņa pārstāvju atļauju. Ja jūs skatāties šo, iespējams mans vairs nav. Es esmu noguris cīnīties. Mans preparāts palīdz cilvēkiem, tas ir pierādīts. Taču tieši tāpēc sākās draudi, spiediens, tiesas darbi. Man atņēma visu, kas man bija dārgs. Farmācijas uzņēmumiem nav izdevīgi, lai jūs izveseļotos. Viņiem ir izdevīgi, lai jūs pērkat pilienus mēnesi pēc mēneša, veicat operācijas, zaudējat redzi un turpināt maksāt. Es radīju formulu, kas atjauno redzi. Tā noņem sāpes 3 dienu laikā, likvidē pietūkumu, spriedzi, atgriež asumu. 1 reizi dienā, un jūs aizmirstat par kataraktu, acu nogurumu, neskaidru redzi. Es šim veltīju gadus. Jā, tas ir viens no piemēriem. Šajā gadījumā tā ir negodīga komercprakse, kaut kāda negodīga komersante, lai pārdot kaut kādas viltus brīnumzāles, izmanto mani un arī vēl citus cilvēkus, veidojot kaut kādus virtuālus stāstus un tā tālāk. Tā kā, jā, tas ir viens no piemēriem, bet jūs zināt arī, ka krāpnieki ir jau krāpniecības gadījumi, kad jums zvana piemēram, jūs tuvinieki un runā viņu balsīs un lūdz kaut kādu finansiālu palīdzību pēkšņi, un tā tālāk liekot jums pārskatīt naudas kaut kurien, kas jau arī kļūst par klasiku un tā tālāk. Tā kā, diemžēl tā ir tā mēnesis tumšā puse, kas notiek. Neredzamā tumšā puse, par kur mēs varam tikai nojaust. Rezultāti ir tādi, ka šāda veida krāpnieki katru gadu Latvijas iedotājiem izkrāp kaut kur no 40 līdz 60 miljoniem eiro. Pie mūsu nabadzīgās valsts tas ir diezgan daudz. Tas tiek izvilkts no mūsu maciņiem ārā.
Paprognozēsim mazliet, kā mākslīgais intelekts ietekmēs tieši medicīnu. Es gribētu vispirms vaicāt tev, vai tu saskati kādus riskus vai iespējas tieši varbūt medicīnas izglītības jomā? Par mākslīgo intelektu izglītībā runājot, no vienas puses šeit pavērās ļoti laba iespēja apstrādāt lielu informācijas daudzumu, kas agrāk nebūtu iespējams. Piemēram, ja man ir 60 lapušu garš zinātniskais pētījums, un man tagad ir jāizlasa un jāsaprot, kas man no tā ir svarīgs un kas nav, es saprotu, ka es to varu izdarīt ātrāk, izmantojot mākslīgo intelektu, uzdodot kaut kāds pareizs jautājums, piemēram, vai šajā rakstā tiek apskatīta šī tēma, kādi tie secinājumi, kas ir tas būtiskākais, ko es varu paņemt, tad tas ir ļoti labs veids, kā to izmantot. Ja? No otras puses, es jau vairāk kā 5 gadus pasniedzu medicīnas fakultātē studentiem, un man ir sajūta, ka studentiem pasliktinās šī spēja patstāvīgi domāt, mazinās kritiskā domāšana, arvien vairāk viņi paļaujās uz informāciju, ko iedod mākslīgais intelekts. Sākot jau arī vienkārši ar internetu, kas ir pieejams, un tātad tagad ir mākslīgais intelekts, un arvien grūtāk iedomāties, ko šie nākotnes ārsti darīt situācijā, kad, pēkšņi nav elektrības, nav interneta, un joprojām ir jāpalīdz pacientam, un tev nav iespējas palīdzēt mākslīgajam intelektam. Tas ir diezgan biedējoši, un es domāju, ka vajadzētu vairāk ieviest, vajadzētu būt mācību materiālam un informācijai, kā pareizi izmantot mākslīgo intelektu, jo man liekas, ka studenti topoši ārsti līdz galam neapzinās to. Viņi saprot, ka tas ir kaut kas foršs, ka tas atvieglo dzīvi, ja, ka tiešām mazāk laika var pavadīt lasot kaut kādus garlaicīgus pētījumus, uzreiz nonākt pie tā rezultāta, bet viņi īsti nesaprot, kā tas ietekmē viņu kritisko domāšanu, spēju pašam patstāvīgi pieņemt lēmumus, jo, manuprāt, ārstam tas tomēr ir ļoti svarīgi. Tu vari informāciju iegūt gan no kolēģiem, gan no interneta, no grāmatām un no mākslīgā intelekta, bet galu galā tev jābūt tam, kurš pieņem to lēmumu, un tas arī radīs to uzticību pacientā, jo zināšanu līmenī mūs jau vairs nekas, mēs jau vairs nevaram pārspēt mākslīgo intelektu, bet tomēr ir jābūt tai sajūtai, ka cilvēks mums uzticās, jo mēs zinām, ko mēs darām, mēs ieviešam tādu pārliecību pacientā, ka mēs varam pieņemt pareizo lēmumu. Bet vienkārši papildinot šo domu, es gribu pateikt vienu repliku. Jūs zināt, ka mācību procesā pirms tam bija cīņa ar plaģiātismu. Ja? Tas bija cilvēki, kas strādāja priekš citiem un izplatīja šos plaģiātus. Un pasniedzējiem bija viņi jāizķer, tad tagad plaģiātu ģenerētājs ir mākslīgais intelekts. Un ko darīt tagad, ja šeit nevar atrast kaut kādu konkrētu autoru. Bet vēlreiz papildinot to domu, kas iesākās, paldies Sanitē, mūsu mārketinga nodaļas vadītāji, kur man iedeva saiti uz podcastu, kur Amerikas neiroloģi psihiatri analizē vēl vienu parādību, kad parādoties mākslīgā intelekta rīkiem, cilvēki tad mazāk domā un samazināties domāšanas intensitātei. Ir tūlītēja iedarbība uz mūsu smadzenēm tādā veidā, ka mēs esam vairāk apdraudēti tādām parādībām kā vecuma demence un Alzheimer slimība, ja, kas cilvēks padara par garīgi nespējīgiem, ja, sasniedzot dažādas diezgan smagas formas līdz pilnīgam prāta zudumam. Un tā tālāk, tas arī ir fakts, un ja mēs padomāsim pat arī par periodu pirms, ko mums izdarīja kalkulators, kurš vēl zina reizrēķinu. 7, 8. 56. Mēs vēl zinām. Labi, jā, vecā paudze esat, jā. Bet jau kalkulators to izdarīja savā laikā. Bet cik mēs zinām telefonu numuru? Tu zini mammas telefonu numuru? Jā, un arī tā vējo zinu. Labi. Es zinu, godīgi, ka 4. Man laikam ir skārus tā demence, jo es zinu vairs tikai savu numuru. Bet es kādreiz zināju visiem ģimenes locekļiem numurus un vecmāmiņām, vectētiņām. Tālāk, ja šāda veida mākslīgais intelekts un arī citi rīki mūs atradina no domāšanas, ja, viņi mums tā kā ir tik daudz sākuši sniegt palīdzību, ja, ka mums ļoti daudz kas vairs nav jādara. Un, protams, vienmēr, ja mēs domājam par to, kas notiks ar cilvēku, it kā vēl palīdz kaut kādas radošas dimensijas, ja.
Jo apdraudēti ir visi. Pat smieklīgākais, ka ir apdraudēti ir programmētāji, kas paši ir uzprogrammējuši mākslinieki. Viņi ir vieni no pirmajiem, kas ir apdraudēti, un viņi tā ir pilnā balsī, bet tur runā. Ja? Tieši viņi ir apdraudēti, bet ir apdraudēts viss. Ir apdraudēts viss inženierzinātnes, ir apdraudēta medicīna, ja? Izņemot to, kas ir radošs, bet arī tur. Ja? Jūs zināt, ka ir pirmie gadījumi, kad tiek jau komponēta mūzika. Ja? Jā, protams, un pat ļoti veiksmīgs. Jā, esmu klausījusies. Un ir apdraudēti aktieri, tas pats Ilons Masks godīgi pateica tiem aktieriem, ka viņš tur strīdējās ar visiem, kad jūs te nepriecājaties. Ja? Un to jau mēs redzam, taču ir animētas filmas, kurās animācijas pakāpjas sasnieguši tādu līmeni, kad ir grūti atšķirt no īstiem aktieriem. Viņus tikai paņem kā tāds modeļus, viņi jau nofotografē, un tālāk jau viņi veidos turpina dzīvot savu kaut kādu dzīvi, un viņam ir sveiki, ja? Un viņi dzīvos nevis tur tajās smalkajās villās kaut kur Losandželesā, ja, bet viņiem varbūt būs jādzīvo kaut kādas nabaga zara būdiņās, ja, jo viņu profesija arī iespējams izudīs. Tā kā tās pārmaiņas ir tik lielas, tik jaudīgas un tik strauji ienākošas, ka grūti to iztēloties. Mēs varbūt Latvija arī nav pat advancētākā valsts, ja mēs paskatāmies, kāda notikuma ir tā pašā Ķīnā, Japānā vai citās tehnoloģija lielvalstīs. Tad tur tā sadzīve ir stipri jau piesātinātāka, bet, ja mēs atgriežamies uz to, kas ir mums šeit, un arī medicīnā, tad šobrīd mākslīgā intelekta rīki tiek izmantoti diagnostiskās ierīcēs. VC4 šobrīd ir pirmais sonogrāfs, kur radīsies Samsung, kurā dzīvo mākslīgais intelekts, kurš dod jau savu viedokli par ko tur redz, un tā teikt, ārsts var to izmantot, piekrist, nepiekrist. Mums ir mākslīgā intelekta rīki, kas tiek izmantot digitālajos ādas, šīs dermoskopijas sistēmās, ja, kas vērtē veidojumus, kas viņus visus atcerās, kas vērtē, salīdzina, ja, un atkal dod savu vērtējumu un saka priekšā ārstam. Ir mākslīga intelekta rīki, kas tiek izmantoti tādās ierīcēs kā magnētiskā rezonanse, datortomogrāfija vai rentgenoloģija vai mammogrāfijas attēlu analīze. Un tad viens virziens ir tas, ka šie rīki palīdz ātrāk un precīzāk veikt izmeklējumu, palīdzot viņus pareizāk saplānot, ātrāk un to labāk izdarīt. Otrs ir jau apstrādāt iegūtos attēlus, padarot viņus tur trīsdimensionālus un skaidrākus, labāk izvērtējums. Bet trešais līmenis ir, kad mākslīgais intelekts sāk izteikt savu viedokli. Un mums ir precedenti parādot mākslīgā intelekta rīkiem attēlus, kuros ārsti, piemēram, vēl neredzēja vēzi. Mums ir bijuši gadījumi, ka mākslīgais intelekts pasaka, ka tur ir problēma. Ja? Un tas vairs nav joks. Ja. Savukārt ārstu sabiedrība nebūtu par to nepriecājās. Tāds ir arī tieši mans nākamais jautājums. Kādas ir tās sajūtas jums abiem par to, kā uz mākslīgā intelekta ienākšanu no veselības aprūpē reaģē jūs kolēģi, ārsti, profesionāļi? Es esmu saskāries arī ar bēdīgiem notikumiem. Ja. Par to esmu arī daudzkārt publiski runājis. Tātad es tikko pieminēju, kādas ir šīs iespējas. Ir jau pierādīts, ka šie instrumenti ir precīzi, viņi darbojas. Tas ir pierādīts citās valstīs. Un mēs esam paši, kā es jau minēju, pārliecinājušies, ka mākslīgā intelekta sistēmas spēj ātrāk ieraudzīt problēmas nekā to izdarīt ārsti. Būtu ļoti ārstu sabiedrībai būtu kolosāli jāpriecājas par to. Bet tas nenotiek. Ja. Latvijas ārstu sabiedrība ir lēmusi šos procesus tā kā bremzēt. Ja. Un tagad pārliecināties, vai tiešām viņus neapmierina ārzemēs veiktie pētījumi. Tagad pašiem tur kaut kas ir jāpēta, bet laiks iet uz priekšu. Ja? Un vienīgais, ko es esmu dzirdējis viņiem, kad mākslīgais intelekts, šie rīki dod tādu kā hiperdiagnostiku. Tad viņi uztraucas par vairāk un pieredzējis ārstu, uzmet acis un skatās, nē, tur nav problēmas. Es domāju, no pacienta pozīcijām skatoties, starp divām situācijām, hiperdiagnostika vai hipodiagnostika, kas nozīmē garām palaist problēmu, piemēram, vēzi. Ja? Labāk ir 100 reizes būt hiperdiagnosticētam un varbūt tās mazliet panervozēt, parunāt ar gudru ārstu un vai nu laicīgi atklāt problēmu un tad viņu veiksmīgi ārstēt, vai arī noņemt stresu un pateikt, ok, tas nav nekas bīstams. Ja? Nekā kaut ko palaist garām un sastapties ar ielaistu slimību, kas, teiksim, ļaunprātīgā audzēkņa kontekstā draudē slikti iznākumu. Tā kā, ir tā, Latvijas ārstu sabiedrība rīkojas, teiksim tā, dažādi. Ir lietas, par kurām viņi priecājās, un tie paši digitālie dermoskopi, tos laimīgā kārtā, vismaz mūsu ārsti labprāt lieto. Viņus arī izmanto Dr. Karla klīnikā diezgan plaši, un pat valsts iestādes ir sākuši tādas iegādāties. Tā kā ir lietas, par kurām viņi priecājās. Viņi priecājās arī par tiem rīkiem, kas palīdz, piemēram, organizēt izmeklējumu, bet tajā brīdī, kad mākslīgais intelekts sāk dot jau savu viedokli, tajā brīdī viņi sajūt to konkurenci.
Un nevis dzīvo atkal kaut kādā sadarbībā ar to, bet tā kā pretojās. Ja? Un tas ir bēdīgi. Eva, kādas ir tavas sajūtas, esot starp ārstu rindām? Es domāju, ka pilnīgi noteikti mēs redzam, ka no mākslīgā intelekta mēs nevaram aizbēgt. Tas tāpat kā būtu, ja mēs pateiktu, mēs tagad nestrādāsim ar datoru, bet izmantosim rakstāmu mašīnu. Tā kā mākslīgais intelekts medicīnā ir un būs. Man gribētos ticēt, ka nav jāizvēlās vai nu ārsti vai mākslīgais intelekts kā divas alternatīvas iespējas, bet ka tā tiešām būs sadarbība. Un tādā gadījumā, protams, ka tie ārsti, kas sadarbosies ar mākslīgo intelektu, kas izmantos to kā papildu līdzekli, kā varbūt kolēģi, ka tie ārsti veido šo medicīnas nākotnē. Bet pagaidām es teiktu, ka daudzi ārsti vēl tā kā nesaskata to, varbūt ir kaut kāda neusticība, kaut gan, kā jau Māris minēja, protams, ka ir pētījumi, kas parāda, ka mākslīgais intelekts patiešām ir daudz precīzāks par cilvēku. Piemēram, ja nemaldos, bija viens pētījums, kur plaušu rengens tika rādīts radiologiem, mākslīgiem intelektam, tur bija maziņš pēktiķa attēls vai kaut kas tāds, ko ārsti palaida garām. Un, kaut kādas tādas lietas, kur tiešām mākslīgais intelekts mūs pārspēja. Bet es domāju, ka daudzi ārsti joprojām tam neusticās. Šeit vajadzētu izglītot ne tikai pacientus, vajadzētu izglītot arī mediķus, lai parādītu, kādas mums ir iespējas, kā mēs varam to izmantot savā labā. Un es domāju, ka gribētos ticēt, ka pagaidām vismaz mūsu sabiedrībās, nerunāt par visu pasauli, kas notiek Ķīnā, Japānā un tā tālāk, bet ka vismaz mūsu sabiedrībā cilvēkiem ir nepieciešams šis kontakts ar cilvēku medicīnā, ka ir nepieciešams tas cilvēks, kurš galu galā pasaka, vai tad ir tam ChatGPT taisnība, vai tomēr nav. Un, tas pēdējais vārds tomēr pieder ārstam. Man gribētos tā ticēt. Protams, ka ir šie biedējošie gadījumi, kad cilvēki iemīlās mākslīgā intelektā, gandrīz veido kaut kādas partnerattiecības, bet tomēr gribētos ticēt, ka pagaidām mums ir nepieciešama medicīnā ne tikai informācija, ne tikai fakti, bet arī šī sadarbība ar ārstu. Un tādā veidā tad mēs varam veidot gandrīz vai tādu trīsstūrista pacientu, ārstu un mākslīgo intelektu. Un, jāsaka, ka šī sadarbība būs pēc iespējas veiksmīgāka gan ārstam, gan pacientam. Es tā sajūtu, ka arī mūsu tāds Latvijas bremzējošais faktors noteikti arī ir vidējais ārstu vecums. Un, tas arī, protams, jo lielāks ir šis vecums, jo lielāka ir šī korelācija ar nedraudzēšanos ar mākslīgo intelektu. Un tas arī noteikti ir. ir zināms vecums, kad ārsti ne tikai nedraudzēs mākslīgo intelektu, bet viņi nedraudzēs ar datoru, piemēram, vispār. Tā arī, diemžēl, ir skarba realitāte. Tā tas ir, jā. Bet, ja mēs paskatāmies Latviju pasaules kontekstā un salīdzinām, tad, Mark, kā tu teiktu, cik ļoti mākslīgais intelekts Latvijā ir attīstīts salīdzinot uz pasaules fona? Un vēl var pieminēt, cik viņš attīstīts, piemēram, Veselības centrā 4, kurš nenoliedzami ir viens no tehnoloģiski attīstītākajiem uzņēmumiem Latvijā. Es jau pieminēju dažus piemērus, kurus mēs šobrīd jau izmantojam. Vēlreiz, Latvija, diemžēl, nav pati tehnoloģiskākā valsts. Un, ja mēs runājam par medicīnu un arī par daudzām citām nopietnām industrijām, mākslīgais intelekts ir vēl cieši saistīts vēl vienu procesu, kas ir robotizācija. Jo ir skaidrs, ka rūpnīcās mēs cilvēkus daudzās jau neredzam un neredzēsim drīz pavisam. Jā, jūs redzat, kā pa veikaliem un arī slimnīcām, un vai tam braukā roboti, kas ir uzkopšanas roboti. Ja? Restorānās parādās pirmie robotizētie oficianti, kafijas mašīna, kas jums jau kafiju taisa un tā tālāk. Šīs divas lietas iet ārkārtīgi cieši kopā, un tas skar arī medicīnu. Latvija gatavojas lielam lēcienam medicīnā un redzēs, kas tas ir pirmais privātais sektors vai publiskais, jo, piemēram, Latvijā vēl nav īsti robotizētas ķirurģijas tādā izpratnē, ka var, piemēram, veikt operācijas attālināt. Ir pirmie
notikumi ir daļēji robotizēta ķirurģija vai ķirurģija, kurā izmanto dažādas manipulators. Varbūt robotizācija skan pārāk lepna, bet ķirurģija, kurā izmanto gudrs manipulators, kas aizstāja cilvēku rokas, kas ir nepilnīgs. Tas notiek jau tagad. Un Latvijā arī ir operācijas, kur tiek izmantotas ļoti sarežģītas stereotaktiskas tēmēšanas sistēmas un dziļas iejaukšanās sistēmas, tā tālāk, kur visi šie procesi jau ir kopā. Tā kā mēs ejam, mēs, diemžēl, esam ļoti bagāta valsts, un Latvija varbūt nevar sasniegt tādas augstumus, kā tu izdara ļoti bagāts valsts ar ļoti labi finansētu un attīstītu medicīnu, bet tās kopīgās tendences jau ir. Un tuvākais, ko mēs varētu tiešām sagaidīt, tā būtu ar mākslīgā intelekta asistētu robotizētu ķirurģiju. Turpinās strauji attīstīties diagnostikas sistēmas, un diagnostika lielā mērā, kā es minēju, tā nav mana atziņa. Ja runā par medicīnu, gandrīz visi avoti norāda, ka, diemžēl, radiologi varētu būt pirmie, kas varētu ciest no tādas mākslīgā intelekta ekspansijas. Tiesa, ka mūsu likumdošana šobrīd nepieļauj tādu iespēju, ja? Un, ja arī šādi rīki tiek izmantoti, galavārds joprojām ir ārstam, un cerams, ka tā varbūt arī paliks. Mēģināsim vismaz sevi saglabāt no tādā līmenī, bet tas ir tas, kas ienāk strauji. Un, ja šobrīd, teiksim, mākslīgā intelekta asistenta diagnostikas sistēmās ir tāda kā ekstra, kā opcija, par ko atsevišķi jāsamaksā, lai viņi būtu, tad tuvākos gados tas jau būs standarts. Tas ir pilnīgi skaidrs. Un to, ka diagnostiskās ierīces sāks izteikt savu viedokli, kam ārsts turēs piekrist un nepiekrist, tā ir absolūta realitāte. To jārēķinās tūlīt, un tas ir tikai, manuprāt, tas ir tikai labi. Eva, tu varbūt vari padalīties ar praktisku padomu. Es mēģināšu noformulēt jautājumu. Kur tu saskati, kur rodās kāds riska moments? Piemēram, man sāp galva, un tagad es varbūt varu iegūglēt Google vai uzdot jautājumu ChatGPT, vai kā lai es saprotu, ka šis nav tas gadījums, kurā es drīkstētu un būtu ieteicams konsultēties ar ChatGPT, bet man būtu noteikti jādodās pie ģimenes ārsta. Varbūt ir kaut kādi tādi sarkanie karogi īstenībā, kurus tu varētu pateikt, kuros gadījumos, mīļie pacienti, lūdzu neriskējiet ar jautājumu uzdošanu čatam. Šeit ir jāsaprot, ja pacients nāk pie manis, es jau to pacientu redzu, kā viņš izskatās, es kaut ko par viņu zinu, kāds viņam ir saslimšanas, cik viņš ir garš, cik viņam ir gadu, vai viņš smēķē, ko viņš ēd un tā tālāk. Tad, kad cilvēks uzdot jautājumu, piemēram, es nezinu, man ir klepus, ko tas nozīmē vienkārši mākslīgam intelektam, visticamāk nav šo zināšanu par cilvēku. Un es šaubos, ka tagad mēs visu to savu anamnēzi, tāpat kā mēs to ārstam izstāstam, ka mēs tagad to stāstītu mākslīgam intelektam. Visticamāk, nav tā, ka es to iesaku darīt, bet visticamāk, tad šī atbilde būtu precīzāka. Ja? Bet kopumā ir jāsaprot, ka mākslīgam intelektam tomēr nebūs tik daudz informācijas un nebūs šīs intuīcijas, kas ir ārstam, kas to cilvēku redz. Tādēļ, uzdodot tādu ļoti virspusēju jautājumu, mēs varam iegūt nepareizo diagnozi. Pacients var nezināt, kāda informācija ir jāsniedz. Jā. Jo jūs jau uzvedināt viņus pareiziem jautājumiem, jo jūs tieši tā ir intuīcija par konkrētu diagnozi, diferenciālu diagnozi. Protams, un ja es arī pati vēlētos pakonsultēties ar mākslīgo intelektu, es uzdotu kaut kādus konkrētus jautājumus, es sniegtu to informāciju, kas man kā ārstam ir saprotams, ka šī informācija ir būtiska, lai es saņemtu to nepieciešamo atbildi. Taču ir kaut kādi gadījumi, kad es domāju, ja nav pieejams neviens ārsts, cilvēks varētu konsultēties. Tās varbūt ir kaut kādas vienkāršas situācijas. Nezinu, ja mēs esam tur nokrituši un sasitušies, mums tagad vajag atrast kaut kādu ziedu aptiekā, ko varbūt izmantot. Vai kaut kādās tādās vieglās situācijās. Ja? Protams, pie kādām nopietnākām saslimšanām, traumām uzreiz es iesaku doties meklēt medicīnisko palīdzību. Ja? Bet varbūt, ka, ja cilvēks ir iegriezis pirkstā un nezin, ko darīt, ja tā gadās, tad iespējams mēs varam konsultēties šādos gadījumos. Un varbūt, ka mākslīgais intelekts var arī pateikt, ka šeit tomēr tas būtu pareizi, tas būtu ētiski no mākslīgā intelekta puses pateikt, ka šis izklausās bīstami, šeit ir tomēr jāmeklē ārsta konsultācija. Un vēl, kā mēs to varētu izmantot, ja pacientam ir diagnosticēta kāda saslimšana, iespējams tā ir smaga slimība, kāda hroniska, varbūt reta slimība. Diemžēl mums laiks ir tik, cik viņš ir. Mēs nevaram pastāstīt visu un iespējams nevaram pietiekami mierināt vai uzmundrināt pacientu. Un es domāju, ka tas ir labs veids, kā cilvēkam pašam vairāk informācijas iegūt par savu saslimšanu, kad jau tā tiešām ir apstiprināta, iespējams saņemt kaut kādu tieši atbalstu un uzmundrinājumu,
ko citādi viņš nevar. Es domāju, ka tādā veidā arī var izmantot mākslīgo intelektu. Bet, protams, ka jāatcerās, lai analizētu informāciju, ko mēs iegūstam no mākslīgā intelekta medicīnas jomā, mums tomēr būtu jābūt medicīnas zināšanām. Mēs tādēļ nevelti mācāmies 10 gadus vai vairāk, lai spētu to informāciju apstrādāt. Tādēļ, ja cilvēkam līdz galam nav skaidrs, vai var uzticēties, vai tā atbilde ir droša, noteikti ir jāpakonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu. Šīs sarunas noslēgumā es saprotu, ka atslēga pagaidām ir sinerģijā, bet tomēr atcerēsimies, ka reizēm laipns vārds ar pacientu ārstē vairāk nekā zāļu tablete.